Labdien! Iepriekšējos 2 raidījumos mans kolēģis Pāvels jums iepazīstināja ar šo frēzēšanas galdu. Kādas ir tā priekšrocības, ko tas viss spēj un ko uz tā var darīt? Ka tas bieži vien ir daudz labāk nekā strādāt tikai ar augšējo frēzi. Un tagad ir mana kārta parādīt jums, kā uzstādīt augšējo frēzi frēzēšanas galdā. Šim nolūkam es izvēlējos vienu no labākajām un tomēr pieejamajām frēzēm, kas turklāt ir. Kā radītas iebūvēšanai frēzēšanas galdā. Tātad iesim. Protams, šajā galdā var ievietot jebkuru citu augšējo frēzi. Un tas ir iespējams pateicoties universālajai stiprinājuma plāksnei. Montāžas plāksne ir piestiprināta pie frēzēšanas galda ar 4 skrūvēm ar iedziļinātu galvu un metrisko vīti. Pēc visu skrūvju izskrūvēšanas no galda apakšas iznāk šāda montāžas plāksne. Tas ir masīvs tērauda loks ar biezumu gandrīz 3 mm. Nākamais solis ir plastmasas pamatnes demontāža no pamatplates augšējās frēzes, kas atkal ir piestiprināta ar 4 skrūvēm, ar iedziļinātu galvu un ar 2 krustveida rievu. Demontēto plastmasas aizsargpamatu. Tagad izmantosim būtībā kā šablonu, lai izurktu caurumus. Šajā montāžas plāksnē. Šī frēze ir diezgan specifiska ar to, ka tā nāk no Austrālijas, tāpēc noteikti saglabājiet. Visas 4 skrūves, kurām ir citādāks vīti, nekā pie mums parastajiem metriskajiem. Iespējams, jums būs nepieciešams nedaudz pagriezt šo pamatni. Protams, tas arī ir atkarīgs no jums, kādā pozīcijā vēlaties, lai augšējā frēze būtu zem frēzēšanas galda. Lai jums būtu pēc iespējas ērtāk pieejami šīs frēzes vadības elementi. Kad esat izlēmuši par frēzes pozīciju attiecībā pret montāžas plāksni, pievienojiet plastmasas aizsargplāksni un vietās, kur būs stiprinājuma skrūves, atzīmējiet ar iezīmētājiem caurumus no plastmasas aizsargplāksnes. Varat pārnest uz montāžas plāksni arī tos apzīmēt. Es vislabāk izmantoju sudraba vai baltu marķieri, kas uz melna metāla ir lieliski redzams. Trāpīt mazāka apļa centrā tad ir nedaudz vieglāk. Stiprinājuma skrūvēm mūsu gadījumā ir 6 mm diametrs. Mēs urbjam caurumus ar diametru, vismaz 6 mm labāk lielāku. Ja nu gadījumā mums neizdotos izurbt šos caurumus, pilnīgi precīzi, lai būtu kāda brīvība. Visbeidzot, visiem 4 caurumiem mēs izveidojam tādu padziļinājumu, lai stiprinājuma skrūves tur skaisti ietilptu. Un galvas neizvirzītos. Tagad ir pienācis laiks uzstādīt stiprinājuma plāksni uz augšējās frēzes pamatnes. Oriģinālo plastmasas palikni vairs neizmantosim un uzreiz uzliksim metāla montāžas plāksni. Mēs to centrējam tā, lai tas atbilstu oriģinālajiem caurumiem. Un, kā jau teicu, izmantojam oriģinālās skrūves, kas perfekti derēs augšējās frēzes pamatnes vītnē. Tagad jūs skatāties uz vārpstu, kas kontrolē frēzes pacelšanu ar rokturu palīdzību. Lai mēs zinātu, kur tieši rokturis ies cauri pamatnes plāksnē, tur ir tāda rieva. Un mums arī montāžas tērauda plāksnē būs jāizvēl. Atbilstoša rieva. Ātrāks, lai gan ne tik elegants veids, ir izgriezt V-veida rievu, izmantojot leņķa slīpmašīnu. Tagad mums nekas netraucē ievietot rokturi savā vietā. Pagriežot rokturi, kustas augšējās frēzes pacelšanas mehānisms. Montāžas plāksne ir piestiprināta pie augšējās frēzes, tāpēc mēs varam frēzi piestiprināt pie galda. Tas, ka tas tagad ir otrādi, nav saistīts ar pašu montāžu, jo pretējā gadījumā mēs nevarētu no otras puses pievilkt skrūves, bet gan tāpēc, lai izmēģinātu, kādā pozīcijā frēzi pie galda piestiprināsim. Tas ir svarīgi tieši vadības roktura dēļ, lai tas nejauši neatrastos vietās, kur mums ir lineāli vai atduras, jo katru reizi, kad mēs vēlētos izmantot rokturi frēzēšanas augstuma regulēšanai, mums iespējams būtu jādemontē šīs atduras. Un to mēs noteikti nevēlamies. Izmērīsim roktura diametru. Tas ir tieši 11 mm. Tātad mums būs nepieciešams nedaudz lielāks urbis. Man nejauši bija 11,2, tāpēc tas būs pilnīgi piemērots. Bet noteikti varat arī urbt ar 12 mm urbi. Mums pat nav jāurbi iepriekš, jo urbjam alumīnijā, kas ir mīksts, tāpēc tas ies gludi.
te nu ir fināls. Mēs ejam uzstāt. Augšējo frēzi galdā. Un pārējo jau varat pievilkt. Skaisti. Ar elektrisko akumulātora skrūvgriezi. Un, ja mēs pareizi mērījām un precīzi urbānu, tad rokturs tur skaisti derēs. Bingo! Noteikti pamanīsiet, ka uz augšu tas iet nedaudz grūtāk. Un es jums pateikšu, kāpēc. Tas ir tāpēc, ka šajā statnē ir spiediena atspers. Un tieši uz frēzes ir arī uzrakstīts, ka, ja mēs to vēlamies izmantot, frēzēšanas galdā ir labi šo atsperi izņemt. Dariet to uzmanīgi, jo tā ir tiešām labi saspiesta un var izlekt, kā velniņš no kastītes. Tātad šo atsperi, izmantojot frēzi, frēzēšanas galdā labāk izņemiet, un jums būs daudz vieglāk to pārvietot uz augšu. Katrs kloķa pagrieziens par 360 grādiem nozīmē pacelšanu par 1 milimetru. Šī riteņa skala ir sadalīta 10 daļās, no kā var secināt, ka frēzi var pacelt vai nolaist ar precizitāti līdz 0,1 milimetru. Frēzēšanas galdam ir sava ieslēdzama kontaktviesta. Tāpēc augšējās frēzes kabeli pietiek pievienot vienā no tām, un tad frēzi var ieslēgt ar galveno drošības slēdzi. Vadība ar drošības slēdzi tieši uz augšējās frēzes arī ir nepieciešama, ja vēlamies izmantot vārpstas fiksāciju, tāpēc slēdzes ir jāizslēdz. Tādējādi tiek aktivizēts šis drošības aizsargs, un mēs varam frēzi izvilkt pilnībā uz augšu, kas nodrošina vārpstas fiksāciju, un tajā pašā laikā skava iznāk virs virsmas, lai mēs to varētu ērti atbrīvot ar vienu roku, vai arī pilnībā izskrūvēt. Nomainīt to pret mazāku, tur bija 12, šis ir 8. Vieglītiņām pievelkam ar roku, un pārējo atkal pievelkam tikai ar vienu roku. Tikai tad, kad frēze atkal ir nolaista drošā pozīcijā, ir iespējams atvērt aizsargu slēdžu aizsegu un to ieslēgt. Tātad lieliski, uzdevums izpildīts. Tagad frēzēšanas galds ir pilnībā aprīkots jūsu darbam, un jāsaka, ka šī augšējā frēze tam ir pilnīgi kā radīta, tāpēc es to iesaku. Un novēlu jums daudz amatniecisku vai meistaru panākumu.